Vīrieša auglību ietekmē daudz un dažādi faktori. Mēģināsim tos sarindot pēc kaitīguma, cik ļoti tie ietekmē auglību. Kafija maz ietekmē, ja to lieto mērenos daudzumos. Alkohols nedaudz kaitē. Protams, ja alkohols būs lielos daudzumos un kā problēma, tas ietekmēs būtiski. Ļoti ietekmē ķīmijterapija un staru terapija. Aptaukošanās vīriešiem ir būtisks kaitējums, jo palielināts svars ir saistīts ar samazinātu testosteronu daudzumu. Dažādi medikamenti var ietekmēt, jeb nedaudz kaitēt vīriešu auglību. Sauna, darbs karstumā, ciešs apģērbs var būtiski ietekmēt, kaitēt auglību, jo sēklniekiem nepatīk paaugstināta temperatūra, kas var radīt spermatoģenēzes traucējumus. Stress nedaudz kaitē, protams, ir atkarīgs, cik daudz un kāds stress, bet stress ir bieži vien saistīts ar pastiprinātu alkohola lietošanu un smēķēšanu, kas atkal kopsumā ietekmē auglību. Varikocēle, jeb paplašinātas vēnes sēklniekos ļoti būtiski ietekmē auglību un reizēm var ietekmēt arī neatgriezeniski, ja to laicīgi neārstē. Tad smēķēšana ļoti ietekmē auglību, jo tur ir dažādi mehānismi, gan tas, ka bojā DNS spermatozīdu, gan spermas kvantitāti, gan kvalitāti, gan asinsrites sēklniekos. Ja runājam par nikotīna spilventiņiem un veipiem, tie būtiski ietekmē auglību, jo satur nikotīnu. Un anabolie steroīdi, ko lieto sportisti muskuļu masas, palielināts muskuļu masas iegūšanai, ļoti būtiski ietekmē auglību un var pat to ietekmēt neatgriezeniski.